Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam 1. Mūzes grāmatā, 1. un 2. nodaļā. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija tukša un tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tappa gaisma. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba. Tad Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā, pār putniem debesīs un pār lopiem un visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs viņus svētīja un teica, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un kas rāpo pa zemi. Un Dievs teica, redzi, es jums dodu visus stādus, kas briedina sēklu, kas vien ir virs zemes, un visus kokus, kuru augļi briedina sēklu, tie ir jūsu ēdamais. Un visiem zemes zvēriem un debesu putniem, un visiem, kas rāpo pa zemi, kam ir dzīvības dvaša, lai ir par barību visādi zaļoksni stādi. Un tā ir. Un Dievs redzēja visu, ko bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labi. Un bija vakars, un bija rīts, 6. diena. Un tika pabeigtas debesis un zeme, un visi to pulki. Un 7. dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis. 7. dienā viņš mitējās no sava darba, ko bija darījis. Un 7. dienu Dievs svētīja un darīja to svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no sava darba, ko bija darījis, radīdams. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, un ļauj mums katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kā jau mēs to droši vien labi zinām, radīšanas stāsts īstenībā runā par 7 dienām, kurās Dievs ir radījis visu mūsu esību. Un katra no šīm dienām, protams, ir interesanta pati par sevi. Katra no tām ir piepildīta ar dziļu saturu un jēgu, tādu, ka dažkārt mums pat ir grūti to visu aptvert un izteikt kādos vārdos. Taču vienmēr, kad mēs lasam Bībeles 1. nodaļas, droši vien tas svarīgākais pie šī stāsta ir ieraudzīt tā kopējo ainu. To, kādā veidā, ja tā var sacīt, šis stāsts ir uzbūvēts un kā virzās notikumi tajā. Jo šis ir stāsts, kas nemitīgi virzās pretī aizvien lielākai kulminācijai. Radīšanas dienas ir kā tādi pakāpieni, pa kuriem mēs tiekam aicināti kāpt aizvien augstāk un augstāk, ar katru soli atklājot aizvien dziļāku un pilnīgāku pasaules ainu. Katra jauna diena nāk ar kaut ko tādu, kas līdz tam nav bijis iespējams, nav pat bijis iedomājams, un pasaule pamazām kļūst bagātāka. Tajā parādās jaunas iespējas, slāni pa slānim Dievs to piepilda ar sava vārda spēku. Un tad ir tā, it kā Bībele gribētu mums sacīt, ka šī pasaule ir Dieva salikta kopā no
dažādiem fragmentiem, kuri tikai beigās saplūst vienā pabeigtā mozaīkā. Katra diena ir kā tāds atsevišķs aspekts, bet visas kopā tās piepilda lielo Dievu mērķu un uzdevumu. Tā Dievs soli pa solim izveido pasauli tās krāšņumā, izveido pasauli, kura vēlāk mēs lasam Dievam ir tik nozīmīga, ka viņš ir gatavs tās dēļ nākt un, ja nepieciešams, atdot savu dzīvību, lai pasauli varētu tikt izglābta. Proti, es gribu sacīt, ka šis radīšanas stāsts runā par jēgu un piepildījumu. Un šādā ziņā radīšanas stāsts vēstī ne tikai par pasaules tapšanu, bet arī par katra cilvēka dzīvi. Jo arī cilvēka dzīve taču tiek veidota pakāpeniski. Visam līdz šim notikušajam un darītajam pievienojot klāt aizvien vēl un vēl kaut ko jaunu. Katra nākamā diena, kuru mēs nodzīvojam, mūs kaut arī nedaudz un tomēr pārveido. Katra nākamā diena ienes mūsos jaunas pieredzes un iespaidus, un šajā procesā pakāpeniski top cilvēks. Tāpat kā radīšanas gaitā veidojās pasaule. Un ja tā, tad mēs varam saprast, ka interesantas ir ne tikai detaļas. Piemēram, kad Dievs saka, lai top gaisma, un gaisma tapa, mēs lasam. Un pēc tam Dievs uzlūko šo gaismu un novērtē, kā labu esam. Es nezinu, vai mēs to lasot pamanām, bet netiek sacīts, ka viņš rada gaismu, bet viņš uzrunā šo esību, šo telpu, kuru viņš ir atbrīvojis un saka, lai top gaisma, un gaisma top. Un tad, kad viņa top pati, tad mirklī Dievs viņu novērtē un saka, tā ir laba. Tādas nianses šajā tekstā ir ļoti, ļoti daudzas. Bet man liekas, tas svarīgākais šīs svētdienas kontekstā, kuras latīniskais nosaukums ir lūkšana, rogāte, lūdziet. Svarīgākais ir nevis šīs sastāvdaļas, bet šī lielā virzība. Kas tad ir radīšanas piepildījums un kā mēs to varam attiecināt katrs uz savu dzīvi? Es nolasīju tikai nelielu fragmentu no šīm divām nodaļām, un tajos mēs pieskārāmies 3 galvenajiem radīšanas stāsta pieturas punktiem. Pats pasaules sākums, cilvēka radīšana un beidzamā 7. radīšanas diena. Un to ir svarīgi saprast, ka tieši šajos 3 pieturas punktos parādās galvenais, ko šis stāsts grib pavēstīt. Līdz ar cilvēka radīšanu pasaules fiziskā veidošana un piepildīšana it kā ir pabeigta. Bet aiz 6. dienas, kuras laikā Dievs ir veidojis cilvēku, mēs lasam nāk vēl 7. diena. Un to ir svarīgi saprast. Radīšanas stāsts ar cilvēku nebeidzas. Radīšana turpinās. Un šo 7. dienu ir viegli pamest neievērot, it kā tā būtu tāds maznozīmīgs papildinājums Dieva grandiozajam radīšanas darbam. Tomēr stāsta loģika ir cita. Kā jau sacīju, katra nākamā diena tiek parādīta kā lielāka un nozīmīgāka, vēl pilnīgāka par visām iepriekšējām. Un ja tā, tad nevis 6. diena, kurā mēs esam tapuši, bet 7. radīšanas diena ir pati galvenā. Tā ir svarīgākā visā stāstā. Tā ir radīšanas kulminācija. Viss stāsts tiek virzīts uz šo vienu dienu. Vēl vairāk cilvēks tiek radīts tāpēc, lai varētu sekot 7. dienu. Tas ir kādēļ mēs cilvēki esam. Mēs esam tāpēc, lai varētu būt sabats. Ir neparasti par to tā domāt, bet tas liek pievērsties šai pēdējai radīšanas dienai ar īpašu uzmanību, mēģinot tad saprast tās vietu Dieva plānā. Kas tad ir šī diena? Mēs varētu sacīt, pavisam noteikti tā iezīmē acīm redzamu lūzumu līdzšinējā radīšanas gaitā.
Jo pirmās 6 dienas ir piepildītas ar Dieva darbiem, ar Dieva radītajām lietām. Tur ir gaisma, ūdens, zeme, augi, dzīvnieki, putni. Jā, beigās tiek veidots arī cilvēks. Šīs 6 dienas ir pilnas ar aktivitāti un darbību. Šo dienu jēga un piepildījums ir pati šī radība, darbošanās. Bet iepratī tam, par 7. dienu mēs lasām, tajā Dievs mitējās darīt visu savu darbu. Un tas ir ļoti svarīgs vārds. Tikai jaunajā Bībeles tulkojumā tas skaidri parādās. Iepriekšējā mums tika sacīts, viņš pabeidza visu savu darbu, un tā sajūta ir tāda, ka ar to tad arī viss bija beidzies. Un turpmāk pasauli var tikai tikt sabojāta. Bet šeit ir daudz labāks un precīzāks ebreju vārda tulkojums – mitēties, apstāties, pārtraukt uz mirkli savus darbus. Tas ir, ko Dievs dara. Nevis viņš beidz būt radītājs, bet uz mirkli viņš apstājas. Tātad aiz šīm darbošanās pilnajām dienām seko vēl viena, pavisam īpaša, savādāka, tāpēc svēta diena. Diena, kurā, tā simboliski izsakoties, iestājas pilnīgs miers un klusums. Dievs atdusas no sava darba. Un ja radīšanas stāsts liek mums domāt, ka tieši šī svētā diena ir radīšanas mērķis, mūsu cilvēku dzīves piepildījums, tad mēs sākam domāt, ka cilvēks ir radīts pēdējā nozīmē nevis tāpēc, lai nemitīgi kaut kur skriet un kaut ko darītu, bet lai kopā ar sev līdzīgajiem viņš varētu piedzīvot šo 7. dienu. To īpašo laiku savā dzīvē, kuras piepildījums ir pats Dievs. Jo tā ir diena, kurā Dievs neko nedara. Tā ir diena, kurā viņš vienkārši ir un aicina mūs to pamanīt. Un līdz ar to te paceļas daudzi būtiski jautājumi. Piemēram, vai mēs cilvēki esam gatavi, tā pa īstam godīgi sakot, sastapt Dievu arī tad, ja viņš neko nedara? Vai mēs esam gatavi mīlēt Dievu, ja viņš mūs neapveltīja ar savām dāvanām, neīsteno mūsu vēlmes? Atkal šīs svētdienas nosaukums, vai mēs esam gatavi lūgt Dievu arī tad, ja viņš mūsu lūgšanas šķiet neuzklaus? Vai mēs esam gatavi meklēt Dievu pašu, jeb tomēr pamatā tikai tās svētības un labumus, ko mēs no viņa ceram sagaidīt? Un atkal šeit radīšanas stāstā kā spogulī mēs redzam cilvēka dzīvi. 6 dienas jūs abi, Dievs un tu, esat dzīvojuši pasaulē, kurā valda laicīgas, mantiskas, praktiskas intereses. Dievs ir visu laiku bijis līdzās, arī tad, ja mēs par viņu esam bijuši aizmirsuši. Viņš ir darbojies, varbūt daudz vairāk nekā mēs, palīdzējis mums īstenot mūsu sapņus, izveidot mūsu pasauli. Bet kāpēc mēs to visu darām? Kāpēc mēs tā skrienam? Taču, lai varētu dzīvot. Bet jūs zināt, cik bieži tā tas ir, ka cilvēks visu mūžu gatavojas dzīvot. Bet tā arī nepienāk tas mirklis, kad viņš to tiešām darītu. Un tāpēc Dievs iet mums pa priekšu. Šo 7. radīšanas dienu viņš iezīmē kā īpašu laiku. Šo dienu viņš grib veltīt tam, lai sastaptos ar katru no mums. Mums, nevis mūsu darbiem, nevis mūsu sasniegumiem, nevis to, ko mēs viņam varam parādīt, ka mēs šajā nedēļā esam atkal kaut ko izdarījuši. Jo 7. diena saka, ka mēs esam radīti nevis, lai kaut ko izdarītu. Mēs esam radīti, lai kaut ko sastaptu. Tā ir prieka un pateicības diena, kurā mēs varam vienkārši palaist vaļā visu to, ko ikdienā uzskatām par tik svarīgu, un priecāties par to, ka mēs esam.
ka mēs varam sastapt un mīlēt savu radītāju bez nosacījumiem. Tas ir laiks, kas ir domāts patiesai lūgšanai, un patiesa lūgšana ir brīdis, kad cilvēka dvēsele vēro savu Dievu. Kad mēs varam viņu sastapt un būt laimīgi jau tāpēc vien, ka varam skatīt viņa lielumu, viņa labsirdību, skaistumu un godību. Un interesanti atkal, droši vien, lai mūs mierinātu, Bībeles teksts mums saka, redziet, tā proporcija ļoti svarīga. Dievs mums ir devis neskaitāmas lietas. Viņš mūs ir svētījis ar daudzām lietām, kas ir mums apkārt, ar daudzām dāvanām. 6 dienas viņš darbojas, un tikai 1 dienu viņš apstājas. Un tomēr, cik skumji, ka kādreiz mums ar to nepietiek. Mums vajag arī, lai tajā 7. viņš vēl kaut ko uzradītu priekš mums. Bet cilvēka dzīves jēga nav tikai visu laiku ņemt un saņemt, lūgt, prasīt un atkal ņemt. Bet dzīves jēga ir Dievā pašā. Radīšanas stāsts nenoliedz pirmo 6 dienu nozīmi. Par tām tiek sacīts, ka viss, kas tajā ir ticis radīts un darīts, ir ļoti labs. Bet ar to nepietiek, lai cilvēks būtu cilvēks. Par patiesiem cilvēkiem mūs veido šī noslēdzošā svētā diena. Tā ir vajadzīga, lai mēs savā ikdienā nepazaudētu Dievu un sevi pašu. Un šīs dienas klusumā un mierā cilvēks beidzot var būt īsts. Tajā viņš sastopas ar mūžību, viņš iepazīst Dievu, un tāpēc viņš atrod savu cilvēcības pamatu. Nu, lūk, un tas nozīmē, ka sabats, mīļie draugi, nav lieta, kuru mēs meklējam kalendārā. Runa nav par vēl vienu pienākumu, kas mums cita starpā ir jādara. Diemžēl svētā diena daudzreiz tā tiek uztverta, kā iespēja nokārtot savas attiecības ar vēl vienu no daudzajiem dzīves partneriem. 6 dienas mēs esam taisījuši biznesu ar cilvēkiem, 7. mēs to daram ar Dievu. Bet šī diena ir domāta, lai mums atgādinātu, ka mūsu dzīvē, ne tikai nedēļā, bet arī varbūt mūsu ikdienā, ir vajadzīgs laiks, kas ir svēts un veltīts Dievam, kur mēs apstājamies, atvelkam elpu, un mēs esam pievērsti tam, kas mūs pa īstam piepilda. 6 pirmās radīšanas dienas runā par to dzīves daļu, ko cilvēkam, to piepildījumu daļu, ko cilvēkam dod viņa darbs. Un svarīgi saprast, ka pie tā ik brīdi Dievs ir klātesošs, viņš ir visu lietu radītājs. Bet 7. diena saka, kas ir mūsu augstākais mērķis. Mūsu dzīves mērķis ir iepazīt un mīlēt Dievu. Nevis iemīlēties lietās un mantās, kas pašas par sevi ir labas, jo Dievs mums tās dod, bet būt gatavam kādā brīdī to visu nolikt malā un jautāt, bet kur ir pats Dievs? Es gribu sastapt viņu pašu, šo lietu radītāju. Te ir visas lietas, viņa radītās dāvanas, kuras viņš man dod. Tas viss ir labi. Es gribētu vēl. Bet, lai nu paliek. Es gribu redzēt pašu Dievu. Ja es viņu pašu nesastopu, es esmu nožēlojams un nelaimīgs cilvēks, kas esmu apmaldījies šajā lietu pasaulē. Bet ja es viņu sastopu, tad visa pasaule man zaudē savu šķietamo svarīgumu, un es esmu atradis to lielāko un dārgāko. Un šīs svētdienas nosaukums, Rogāta, mums saka, mums ir vajadzīgs, vairāk nekā ēdiens ir vajadzīgs šis svētais laiks, katru dienu, katru nedēļu, katru gadu. Šis laiks, kurā mēs lūdzam. Lūdzam nevis, lai kaut ko izlūgtos, bet lūdzam tāpēc, lai būtu kopā ar to, kādēļ mēs esam. Āmen.